Un kopš tās reizes es neesmu viņu runājis. Jo kāda iespēja tas ir mans sīts? Viņam pilnībā šķības acis. Jā. Bet es atceros, tev bija viens bērns, un viņam bija šķības acis. Jā. Ar viņu bija briesmīgi pikoties. Tu nekad nezini, kur viņš mērķē. Ko viņš tagad dara? Snaipers. Egil, mums šonedēļ ir jāsamaksā īre. Tev tiem scenārijiem kaut kas tur sanāca. Jū. Tātad. Paudze Z. Milzīgas krūtis pirmajā tūplānā, no kurām izšķēcās kāvas kafija ar anormālāko spiedienu un no kājām noslaukt pilnīgi visus DJs. Un tie DJi ir Dievs. Dievs ir DJ. Dievs ir DJs, absolūti. Bet liels krūtis un kāvas kafija, tas ir dārgi, mums nav budžeta. Kaut ko tādu lakoniskāku tajā tehniskajā izpildījumā. Okay. 9. vilnu lausnamā nobliež. Miris. 10 labākās Rīgas prostitūtas dodās viņu atriet. Viņām nav ko braukt. Un tad pēkšņi no toaletes ieskanās bēmas un nikni. Proti melns ar ļitakiem, izpūtais tāds tā kā notek caurulis. No? Cik tur bija prostitūtas? 10. 10 reizes 5, nu labi, ņemsim 10 reizes 20. Tie ir pār 100 eiro. Tas mums nav budžeta. Kaut ko vienkāršāku. Nu, labi. Heteroseksuāls vīrietis pirmo reizi ierodās Kaņemes kultūras centrā. Viņam uzreiz pienāk klāt tāda maza smalka meitenī. Viņam prasā, tu gribēsi iepist heroīnu? Sieviete tev kaut ko piedāvā Kaņemes kultūras centrā, tu piekrīti. Viņš aiziet, iepis heroīnu, kas notiek? Viņš normāli labi spēlē saksīt, bet tā kā virtuozs. Kur ir tas āķis? Tas āķis ir tajā, kad viņš spēlē labu saksofonu, tikai un vienīgi tad, kad viņš iepiš heroīnu, kas nozīmē, ka viņam muzikālā karjera iet roku rokā, kad arī narkotika iet rokā. Saproti? Aha. Tad tas ir tāds bohēmiskais iekapsulējums. Tā viņa dzīve grūta, sarežģīta. Heroīnam mums sanāktu, bet saksītim čista nē. Saksofoni dārgi. Nu, labi. Mums bija telefons. Halo. Lauznes produkcijas studija. Labdien! Šeit jums zvan no MPA, LMLKD, maksimālās peļņas, azartspēļu un laikmatīgās mākslas komisijas dienesta iepirkuma nodaļas virsleitnante Rigonda Rīvere. Sajaukts ar numuriem ir. Lūžņa laiks, razbainieki. Bļa, kas tas ir Latvijā? Jūs to visu filmējat? Tas ir atkarīgs no tā, ko jums vajag no mums. Tātad mēs jums vēlamies piedāvāt kļūt par jaunajiem laikmatīgās azartspēļu grupas vēstniekiem. Labi, kas jādara? Ļoti vienkārši ir brandings, social sellings, partneru mārketings, piramīdas schēmas, melnās cepures tehnika, augsto zvanu veikšana un, protams, konversijas likmes optimizācija. Mēs varam jums videoklipus dot. Tas bija tas, ko es domāju. Videoklipi ir 10 līdz 15 minūšu gari. Protams, par azartspēlēm tā ir spēļu garu, jautrību. Tā, lai ļaužu masas, tā teikt, gribētu uzgriezt. Tas tā kā būtu uzdevums. Jā. Kāds ir termiņš? Mēs jums samaksāsim šodien, un tad, lai nedēļas laikā būtu. Kā tas būtu, jo mēs ar kolēģi Egilu gribējām aiziet uz mūsu mīļāko koncertu, Sudden Guys, un mums ir īre jāmaksā, un mums ir scenārija radošais process, kas arī izmaksā, un alimentus mums vajag samaksāt, un mēs jums varam vienkārši atsūtīt pieprasījumu. Pasaki puišiem, ka nauda būs. Galvenais, lai viņi neatstāja pēdas sviestā. To es viņiem nepiedošu. Jā, sūtiet pieprasījumu. Labi, Rigondas Rīveres kundze. Liels paldies jums. Uz drīzu tikšanos. Pagaidām.
Jebāl! Mums ir budžets. Ko? Mums ir vienkārši budžets. Tu esi kādreiz griezis apīšu. Čau. Tu zini Malibu Mārtiņu? Nē, es jūs varu iepazīstināt. Čoms viņam, es biju Baldzerā, viņam senčiem milzīgi māja. Mēs arī īstenībā tikko dabūjām finansējumu, mēs filmēsim tā kā lielāko, vienu no lielākajām reklāmām vispār azartspēļu dinastijā. Spēlē azartspēles, tev patīk? Dzersi? Kā tev sauc? Spēlē azartspēles? Nekas nesaka, lielaidīsim vēlreiz, un tad mēs vienkārši izreizināsim. Nē, mums ir nauda. Nē, pilnīgi mums Malibu Mārtiņu tu pazīsti, tā nestāstīja Malibu Mārtiņš, viņam senčiem māja Baldzerā liela. 300 štukas, normāli. Tas vispār nav normāli. Tu nāk, jau? Ko? Večakiņi, es ar tevi maukšu tā kā līdz beigām. Viņi nesaprot, ka mēs varam mučīt, bračka. Saprot, mēs ar tevi varētu tādu bizīti sataisīt augšā. Es, vecīt, es tevis dēļ darītu visu. Nē. Visu vienkārši. Negribu uz lausnamu aiziet. Varu lausnam. Ejam uz lausnamu. Ejam uz lausnam. Ejam. Halo! Labdien! Šeit jums zvan no MPA LMLKD Jā, nevajag to visu, es jau atceros. Tā, kur ir video? Mēs runājām, ka šodien bija jābūt. Nē, visa kārtībā mēs jau arī visu naudu esam atgriezuši pie jums, nogriezām, un tāpēc viss ir okidoki. Kā lai to saprot? Jūs man tikai nesakat, ka nav video. Pasaki viņiem, lai viņi nesaka, ka nav video. Nogalinājis, es vēl nevienu neesmu. Nē, kā nebūs, ir? Bet šodien bija jābūt. Nu jā, bet mēs vēl vienkārši veicam pēdējās krāsošanas korekcijas un tehniskas fiksācijas. Un mums vienkārši ir dinamiska darba vide, tāpēc... Tā, lai šovakar būtu. Līdz vakaram būs, jā. Atkal ar tiem lopiem jāstrādā. Varbūt Rigondiņi pietiks šodien strādāt, pārējiem uz vakaru programmu. Man ir ko darīt. Labi, tad atnes man vienu kafiju.
Ok. Divas lietas, ja? Rīgas regejbārs, kārtīgas vecenes un azartspēles. Nu, to es mīlu. Tu iegāzies 3 pa dienu spēļu zālē, paņem kafiju, apsēdies, izsit smēķi un kaifo. Sveiki! Mani sauc Pēterītis. Es nāku no disfunkcionālas ģimenes, jo mans tētis ir atkarīgais. Es neesmu ko izlājis cietu barību jau vairākus mēnešus. Es arī nevaru pakakāt, jo nav jau ko kakāt. Māma saka, ka viņš vismaz nav alkoholiķis, bet viņš jau tāpat visu laiku dzer. Zini, kāds mums tās spēlmaņu nakts ir, kas tur pa balvām, ja? Ieejam iekšā, bet piesviežam pilns tos apvars, bet savarojam tā, ka pa rīklu nāk ārā. Bet kā šķīstie laimes, tā uzreiz viss bāra aizēja izsvēl. Agā, Dievs! Man ar klasi bija jābrauc ekskursijā uz Rundāles pili, un biļeti maksāja 12 eiro. Tētis teica, ka tas ir 1200 pa 1 centam. Es tā arī neko nesapratu, un Rundāles pili nemaz neredzēju. Es jau pa centam laižu, zini. Nu, karoči 1 cents, tad 10 sanāk, 100 sanāk uzreiz pa štukai. Es laižu pa vienītim, tā arī tas reizinās. Es mēģinu pa 4,5 reizes uzgriezt tajā minūtē, un tas sēž un kaifo. Datreiz tētis pārnāk mājās ļoti vēlu ar daudziem saviem draugiem un iekausta mani. Tā viņi saka, ka es nekad nebūšu tāds veceņu drāzējs kā viņi. Pirmās klases izlaiduma dienā tētis teica, ka viņš man iemācīs braukt ar riteni. Bet viņš vienkārši pārnāca ļoti vēlu mājās un piekāva mani. Vienreiz tētis bija savosties līmi ar čufānistu grupējumu no mūsu kāpņu telpas. Tad viņš mēģināja manī sabāzt visas tās monētas, kuras viņš liek iekšā automātos, un tas bija ļoti sāpīgi. Bet tā pa nopietnām štelēm man ģimene un valsts, man tas ir pirmajā vietā. Es pa viņiem ceļos un krīt, nav bazari. Man arī virs astes kauli ir tetovējums, tā kā mašīnām uz buferiem Latvijas. Latvija pirmajā vietā azartā ir. Dažreiz man šķiet, ka dzīvē nav nekā vairāk kā tikai ciešanas, azartspēles, vecenes, visas tās lietas, ko tētis saka, ka viņš atnāk mājās pilnīgā pālī. Tētis, tu arī redzēji? Dēls, aiziet. Stēnetriks. Griezt ir māksla. Ko?